Sveicināti, mīļie! Gribēju šodien padalīties kā vienmēr, ar mīlestību, jo tas ir pats svarīgākais, kas var būt mūsu dzīvē. Man tik spēcīgi pieskārās, es skatījos vienu video ļoti spēcīgi, ka nekad tēvs mūs neatstāja. Ka viņš vienmēr ir ar mums, viņš vienmēr mūs svētī, viņš vienmēr ir klātesošs. Es tā mīlu savu tēti, es nevaru to izteikt jums, cik milzīga ir viņa mīlestība, cik spēcīga viņa ir mīlestība, cik reizes viņš mūs ir glābis, cik reizes mēs esam dusmojušies uz viņu, teikuši viņam sliktus vārdus. Esam lādējuši par Dievu, es to esmu darījis savā dzīvē, kad es vēl nepazinu viņu. Un teicis, izsmējis, bet es zinu, es tagad to saprotu, ka viņš vienmēr mani turēja savās rokās, ka viņš vienmēr bija līdzās, ka viņš vienmēr meklēja mani un gribēja atrast mani, bet es no viņa atteicos visu laiku. Protams, es nenožēloju to, bet es nožēloju to un arī nenožēloju, tāpēc, ka es tajā laikā nesaprotu. Bet tagad to zinot, es prasu tēvam piedošanu, tāpēc, ka viņa mīlestība ir bezgalīga. Un tikai tagad lēnu gari es sāku apiekt to, cik milzīga ir viņa mīlestība, cik tētis mūs ļoti mīl. Viņš mīl tā, kā neviens šīs pasaules nevar mīlēt. Pat vistuvākie mūsu cilvēki nespēja to darīt. Nespēja mīlēt, atdot mūs pilnībā bez atlikuma. Ne jau tāpēc, ka mēs varbūt to negribam, bet tāpēc, ka mēs to nemākam. Mēs nemākam mīlēt. Un tāpēc es vienmēr lūdzu savam tētim, saku, tēt, māci man mīlēt. Māci man mīlēt. Kaut gan mēs arī nevaram to saprast, kas ir mīlestība, bet mēs varam sākt pieņemt to. Es to daru jau dienām un gadiem, bet esmu sasniedz tikai mazu nieciņu, mazu drusciņu tajā visā, jo tas ir vislielākais spēks, kādu mums ir jāiegūst. Nav nekas svarīgāks par viņu mīlestību, nav nekas svarīgāks mīlēt savu tuvāko, jo kā jaunajā derībā ir teikts, mīli savu Dievu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, savu prātu, savu tuvāko, kas sevi pašu. Uz tā pastāv visa bauslība un pravieši, visa Bībele un viss pastāv uz mīlestības. Nav cita pamata, nav citas vietas un nav citas lietas. Liekas, kas tas ir? Mīlēt. Mēs visi runājam, es mīlu. Mēs visi runājam, es mīlu, bet kā tu mīli tad, kad tev uzbrauc virsum, tad, kad tevi izsmē, tad, kad tevi lamā, tad, kad tevi iesit, tad, kad tev dara pāri. Vai tiešām tajā brīdī tu vari pateikt, es vienalga tev mīlu? Ja mēs to varam izdarīt, tad tas sasnieguši ļoti augstu līmeni, bet visbiežāk mēs to nevaram izdarīt. Pēc, ka mūsos nav šīs pilnīgās mīlestības, mēs pēc tā sniedzamies. Un es arvien vairāk un vairāk saprotu to, ka mīlēt ir vissvarīgākais mūsu dzīvē. Ja mēs iemācīsimies mīlēt, tad viss pārējais būs iespējams. Tāpēc es novēlu katram no mums meklēt mīlestību, meklēt tēti visā, nolikt visas malā, nolikt visas doktrīnas, nolikt visas kaut kādus rituālus, ko mēs darām parasti. Vienkārši nākt viņa tūmā un teikt viņam, tēti, māci man mīlēt. Tēti, nāc pie manis un māci mani mīlēt. Iemāci man saprast to, iemāci man baudīt to. Pirmām kārtām mums ir jāiemācās baudīt viņa mīlestību. Jo no pārpilnības mute runā. Un es to varu teikt. Es pārdzīvoju savu tēvu, man mīlestība plūst arvien vairāk un vairāk. Un tad, kad es vairāk un vairāk runāju par viņu mīlestību, saku sev, nevienam citam, bet sev visvairāk es to cenšos teikt. Tad šī mīlestība sāk lēnu garu piepildīt manu sirdi. No rīta es lūdzos un es gribu tikai vienu – atrast viņu mīlestību, atrast tēti. Viņš tik spēcīgi mani mīl, viņš vienmēr ir tuvu klāt man, kad es lūdzos.
Viņš mani piepilda, un viņš man dod visas lietas. Paldies, ka jūs esat ar un meklējat Tēvu. Paldies, ka jūs dzirdat un klausaties, ka jūs ejat uz priekšu, un mēs visi varam meklēt viņa vajag. Mums neko vairāk nevajag, kā viņa vajag. Mums neko vairāk nevajag, kā viņu. Viņa mīlestība un sapratne par to, kas ir viņa mīlestība. Tā kā es novēlu katram no mums atrast viņu un vairāk par visu meklēt šo mīlestības spēku. Esat svētīti šī vakarā, lai Tēta mīlestība apskauj jūs, lai apmīļo jūs, un lai atver jaunas ceļus un jaunas durvis tam, ko mēs varbūt nespējam atvērt, un aizvērt to, kas mums ir jāaizver, un tuvoties ar vien vairāk un vairāk Tēvam, kā mūsu mācītājs saka, piekļauties viņam. Esat svētīti!